Tā, otrā daļa, ja, tad apskatīsim konkrēti, kāda ir rūpnieciskā īpašuma objekti. Vairāk jau runa par rūpnieciskā īpašuma objektiem, ne tik daudz par autortiesību. Tātad tie ir objekti, kurus varam reģistrēt, no kuriem izriet noteikts konkrēts aizsardzības apjoms, arī teritoriāls apjoms. Varam jau daudz konkrētāk zināt, jo arī ir tiesu prakse, patentu valžu prakses, ja, kas ļauj saprast, kā rīkoties ar katru no šiem objektiem. Sāksim tad, tātad šeit ir man minēti, jūs jau noteikti, zinat viņus visus, varbūt tādi īpatnējāks liekas šis te otrais liederīgo modeļu reģistrācijas ir vēl tāda īpatnība, liederīgie modeļi. Tā kā tad tas būs varbūt tāds jaunums, bet varbūt arī nē. Tātad sāksim ar izgudrojumu patentiem. Tātad izgudrojumu patenti. Tātad, ko mēs varam ar patentu? Ar patentu mēs varam aizsargāt tehniskus izgudrojumus. Tātad tam ir jābūt kaut kam tehniskam. Tas nevar būt kaut kāda abstrakta ideja, mākslas darbs, tātad vai dizainisks elements, tam ir jābūt kaut kādam, tas jābūt kaut kāda tehniskais izgudrojums. Un likums pat definē, kas tas varētu būt par objektu. Un izgudrojuma objekts var būt, piemēram, ierīts, paņēmiens. Tātad ne tikai kaut kas taustāms, bet arī paņēmiens, kaut kāda metode, tehnoloģija, pēc soļiem. Tad var būt vielu kompozīcijas, vai arī noteiktos gadījumos, tikai noteiktos gadījumos, tur ļoti strikti tas viss jāievēro, bioloģiskais materiāls. Un nepietiek ar to, kad jums ir izgudrojums, šim izgudrojumam ir jāatbilst noteiktiem patentspējas kritērijiem, kas ir ierakstīti likumā. Tātad tas ir novitāte, izgudrojuma līmenis un rūpnieciskā izmantojamība. Tagad es tikai uzskaitu, šeit mēs tālāk skatīsimies, kas konkrēti zem katra no šī termina slēpjās. Un izgudrojuma patenti ir teritoriāli ierobežoti. Tas nozīmē to, ka, ja jums ir Latvijas patents, tad jūs varat citiem aizliegt šo te patentu izmantot Latvijā. Jūs nevarat, ja jums nav nekur citur, tad jūs nevarat aizliegt uz Latvijas patenta pamata Lietuvā kādam šo te ierīci ražot. Ko jūs varat aizliegt, ko patents ļauj, ir jūs varat aizliegt importēt. Jūs varat aizliegt piedāvāt tātad šo te ierīci, ko ražo Lietuvā, importēt Latvijā vai piedāvāt uz Latviju. Tāpēc arī dažreiz Eiropas patentu gadījumā, piemēram, ir tas satraukums, ko mēs darīsim ar Ķīnu, tad Eiropas... Ko lūdzu? Paliec pie domas. Jā. Es tev ātri uzlikšu vēl vienu. Tas dēļ Ķīnas? Tā, kaut kādas, jā. Nu, bet... Jā, es jau izvairos no konkrēta valsts minēšanas ieraksta laikā. Kā tu pateici tā? Par Trumpu es neko neteikšu. Lūk, tātad teritoriāli ierobežots. Un tātad, ja mums ir Eiropas patents, tas nenozīmē, ka tagad ķīnieši varēs vienkārši kaut ko ražot un vest iekšā Eiropā. Jūs esat aizsargāti arī pret šo te importu preču. Otrs, kur mēs ļoti labi izmantojam Eiropas patentus, ir, lai mēs latviski, es nezinu, kā tos saukt, izņemt no angliski tas ir delistings, tas ir dot ziņu, piemēram, Alibaba, AliExpress, kur ir tāds Eiropas patents, kur tāds produkts, izņemt viņu no jūsu mājaslapas saraksta. Ja? Tātad, lai tiem, kam ir IP adrese no Eiropas, nevar piekļūt šim te produktam un iegādāties, jo patents aizliedz piedāvāt. Tāpēc varbūt dažreiz esat pamanījuši pie kaut kādā produktu tirgo, izņemot tur tādā valstī rakstīts. Ja, tātad tas ir iespējams dēļ tā, ka tur ir patents, un lai nebūtu šis te pārkāpums, ka piedāvā, tad raksta, ka uz tām valstīm mēs nepiegādāsim to produktu. Tātad teritoriāli ierobežots. Otrs ir termiņš. Patents ir ierobežots termiņā 20 gadi.
20 gadi, tātad no pieteikuma datuma 20 gadus patents var būt spēkā. Ar nosacījumu, ka ik gadu tiek maksāta spēkā uzturēšanas nodeva. Vairums valstīs spēkā uzturēšanas nodevu jāsāk maksāt no 3. gada, no 3. spēkā uzturēšanas gada. Tas nozīmē, ja jūs iesniedzat pieteikumu, šodien tas ir 9. jūnijā 2025. gadā, tad 9. jūnijā 2027. gadā jums vajadzēs maksāt spēkā uzturēšanas nodevu patentu valdē par 3. gadu. Tad mēs maksājam nodevas kā priekšapmaksu. Uz priekšu samaksājam pa gadu, nevis gads paiet un tad samaksājam. Viss caur Eiropā ir šī te spēkā uzturēšanas maksa ik gadu. Izņēmums ir citās valstīs citādāk, kā es teicu, patentu pasaulē gravitācija ir dažāda. Amerikā, piemēram, kamēr patentu pieteikums atrodas izskatīšanas fāzē, ekspertīzē, spēkā uzturēšanas nodevs nav jāmaksā. Tad, kad patentu piešķir, tad spēkā uzturēšana jāmaksā ik 4 gadus no patentu piešķiršanas datuma. Tā kā tur ir tāda īpatnība. Es aizmirsu piebilst, Latvijā ir tā, kamēr patentu pieteikums atrodas izskatīšanas stadijā, tikmēr arī nav jāmaksā spēkā uzturēšanas nodevas. Ir jāmaksā tikai tad, kad patents ir spēkā. Un parasti ir tā, ka patents no pieteikuma brīža līdz piešķiršanai paiet 22 mēneši. Un dažreiz nereti ir tuvu tā, ka patentu piešķir 2. gada beigās, kad uzreiz par patentu piešķiršanai ir jāmaksā tā nodeva par patenta uzturēšanas spēkā uz to 3. gadu. Nezinu, vai to var ierakstīt, bet dažreiz mēs speciāli pavelkam garumā atbildi uz patentu valdes kaut kādu komunikāciju, lai tas periods pāriet pāri tam, kad jāmaksā par 3. gadu, jo pēc tam nebūs jāmaksā atpakaļ par to 3. Tad mēs sanāk nesamaksājam par 3. gadu un tikai maksājam par 4. gadu. Tā kā tādu viltību var izmantot. Bet ir valstis, kur šī viltība neko nedod, piemēram, Indija, kamēr izskatīšanā patentu pieteikums, jūs nemaksājat spēkā uzturēšanu, bet tad, kad patentu piešķir, jums jāmaksā visas spēkā uzturēšanas nodevas, kas bijušas līdz tam brīdim. Pa 3., 4., 5., 6., 7., 8. gadu. Man ir bijis lieta, kur joprojām tagad mēs maksāsim, laikam, 17. gadu patentu Indijā. Patentu piešķīra 14. gadā no pieteikuma brīža, 14 gadi. Patentu pieteikums atradās izskatīšanā. Indijā tas ir normāli. Tur tāda sistēma, ka tur neviens neko nedara ātrāk. Un tad nācās maksāt visas tās nodevas. Tā kā kurā valstī ar šīm spēkā uzturēšanas nodevām. Bet tā, principā, Eiropā ikgadējā spēkā uzturēšana. Eiropas patentu pieteikumam sanāk tā, kad jūs maksājat spēkā uzturēšanas nodevas, kamēr pieteikums ir izskatīšanas fāzē. Tā kā tur vienkārši. Pienāk 3. gads, nav svarīgi kādā, vai jums jau ir patents vai nav patents, jūs maksājat spēkā uzturēšanu. Tātad 20 gadi un tad nāk vēl klāt 5 gadi. Tas ir papildu aizsardzības certifikāts. Tātad šis papildu aizsardzības certifikāts ir uz zālēm vai uz auga aizsardzības līdzekļiem. Tātad ja ir patents uz zālēm, uz kādu aktīvo vielu, kas kaut ko ārstē, tad šim te patentam var dabūt klāt maksimums vēl 5 gadus. Kāpēc tas ir izdomāts? Vispār ieviests ir pavisam vienkārši. Lai uzsāktu klīniskos pētījumus, kaut kādā brīdī tas vienmēr būs publiski. Un ar zālēm, ar aktīvām vielām nevar tā. Taisīt pētījumu, pārbaudīt, kad patiešām šī aktīvā viela ar kaut kādu indikāciju tiek galā, un tad iesniegt pieteikumu. Būs par vēlu, jo viss, kas pirms tam būs ticis darīts, tas būs pret jums kaitējoši, novitāti kaitējoši. Un tad parasti ir tā, ka tā ir aizdomas, ka tā viela varētu strādāt pret kaut ko
iesniedz pieteikumu, tad sāk visas procedūras, pētījumi, visas fāzes, reģistrācija, un nereti šis termiņš ir tie gadi. Un tad, kad patentu pieteikums ir iesniegts, bet zāles vēl nevar tirgot, tas ir tas laiks, kad zāļu ražotājs nesaņem nekādu atalgojumu par savu izgudrojumu. Un, lai kompensētu šo nesaņemto atalgojumu, var dabūt klāt 5 gadus. Kā viņu rēķina? Ļoti vienkārši. Iesniedz pieteikumu, pētījumi, reģistrācija, paiet 3 gadi. Tad, pienākošiem 20 gadiem, iesniedz pieteikumu un dabūna klāt tos 3 gadus. Nevis 5, bet tieši tik daudz to termiņu, cik ir patērēts no patentu pieteikuma līdz zāļu reģistrācijai. Ja ir no patentu pieteikuma līdz zāļu reģistrācijai patērēt 7 gadi, nekā, tāpat būs 5 gadi klāt. Ja patērēt 2 gadi, tad būs 2 gadi klāt. Un zāļu ražotājiem tas ir dienu jautājums, un pat tik svarīgi katra diena, kad mums ir bijusi diskusija, kad tad īsti patents beidzās. Jo, piemēram, ja šodien iesniedz patentu 9. jūnijā un paiet visi 20 gadi, vai patents patiešām beidzās 45. gada 9. jūnijā vai 8. jūnijā? Jo iesniegts tika 9. Tātad viena diena jau ir patērēta. Tātad nevar būt, ka pēc 20 gadiem saņem vēl vienu dienu 9. jūnijas. Tā kā ar zāļu biznesu ir tik augstas likmes, kad tātad jau par dienām mēs domājam, spriežam jautājumu patentu valdē, patentu valde cenšas atbildēt, mēs cenšamies to saprast, kas ir atbildēts, nodot klientam, tā kā tas tādā mērā notiekās. Un tad vēl tiem 5 gadiem var dabūt vēl pusgadu klāt. Un tas ir zāles, kas ir bērniem palīdz. Tad vēl var dabūt pusgadu klāt kompensāciju tiem 5. Ja, protams, tur tie 5 jau nav iztērēti. Un patents pats dokuments kā tāds, ko es šodien paņēmu dažus līdz piemērus, tas ir ASV patents, jā, viņi ļoti labi māk taisīt patentus, kā izskatās, bet tas ir vecā versija. Viņi vairs neizdod papīrā. Tagad ir tikai elektroniski, un no kā viņi noskatījās? No Eiropas patentu iestādes. Eiropas patentu iestāde izdod elektroniski. Savukārt, man nav līdzi izdrukāts, kāds izskatās Eiropas patents, kad tajā laikā, kad bija šāds ASV, kāds izskatījās Eiropas elektroniskais. Viņš bija nekāds, un Eiropa to saprata, un sanāca tā, tajā brīdī, kad ASV izdomāja, ka viņiem viss būs elektroniski, Eiropa izdomāja, ka mēs gribam uztaisīt, lai mūsu patents, lai paliek elektroniski, bet izskatās arī tikpat skaisti, cik ASV. Un tagad tās Eiropas patentu reģistrācijas apliecības arī ir daudz skaistākas. Latvijā ir šāds aptuveni izskatās, ja, bet Latvijā arī tagad pieejams elektroniskajā formātā, tā kā ļoti labi, ilgtspējīgāk viss paliek. Nu, protams, arī citās valstīs, te piemēram, ir Nīderlandes patents. Ja. Nīderlandē ir dažas īpatnības patentēšanas, kur dažreiz pat ir svarīgi iegūt Nīderlandes patentu, jo ļoti daudz firmas, kas Eiropā darbojās, viņu mītnes zemes ir mītnes kompānijas ir Nīderlandē, tāpēc tur ir svarīgi, kā saka, ar visu pūķi nevar cīnīties, tad vismaz, ja galvu var nogriezt, tad ir labi. Tāpēc arī tajās valstīs, kur tās mītnes kompānijas ir, pret kurām cīnīties, tad tur arī patentējās. Nu jā, un tas patents jau ir tas līgums,
kur izgudrotājs pasaka rekomendāts izgudrojums, sabiedrība iegūst zināšanas, šādi arī to var darīt. Un pretī, ja kāds grib tāpat darīt, tik jauki un labi, attiecīgi samaksā patenta īpašniekam, tātad savu licenci, vai arī, tas ir tik labs izgudrojums, es viņu vispār gribu nopirkt. Tas tā ļoti vienkāršoti pateikt, kas tad īsti ir tas patents, tas dokuments, tas ir līgums. Nu jā, un tad nereti ir tas jautājums, kam ir jāpalīdz patentu valdei. Patentu valde ir starpnieks no vienas puses starp izgudrotāju un sabiedrību. No otras puses mēs kā sabiedrība uzticamies valsts iestādē, ka tā mūs pasargās. Un sabiedrības interese ir pēc iespējas mazāk patentu. Ja mēs gribam brīvi rīkoties. Izgudrotājiem savukārt viņš grib panākt šo te patentu, iegūt šo te patentu. Un tad patentu valde ir tā iestāde, kas, kā sanāk, mēģina atrast šo vidusceļu, pasargāt sabiedrības intereses, tas ir neļaut patentēt kaut ko, kas jau ir zināms vai kam nav izgudrojuma līmenis, tāpēc ir šī ekspertīze. Un izgudrotājs tātad mēģina pārliecināt patentu valdi, ka tas izgudrojums viņam pienākās. No vienas puses atkrīt šis te jautājums, kad izgudrotājs saka, man patentu valde nepalīdz. Jautājums no tā pašas būtības, vai patentu valdei jāpalīdz izgudrotājiem. Ja patentu valdei kā valsts iestādē jāsargā sabiedrības intereses. Un patentam ir negatīvas tiesības, tāpat kā preču zīmēm, dizaina paraugu reģistrācijām, negatīvas tiesības. Tas nozīmē to, ka šīs tiesības jums ļauj aizliegt citiem lietot šo izgudrojumu. Tā nav atļauja kaut ko ražot. Dažreiz dzirdam, saka, man vajag patentēt, lai es varētu ražot. Jūs varat ražot bez patenta. Ražojiet, ko jūs gribat. Patents ir vajadzīgs, ja jūs gribat jau aizliegt. Jūs redzat tajā potenciāli, jūs negribat, lai uz jūsu darba augļiem citi, izmanto situāciju, brauc pa brīvu, tad jūs izmantojat šo te patentu kā negatīvās tiesības. Un, lai saprastu, kas, kur, cik, kuram, kā ir tiesības, nav pienākumus, rīcību, to visu nosaka spēles noteikumi vai likumi. Konkrēti, Latvijā tātad izgudrojuma patenti, patentu likums. Eiropā, Eiropas patenti, Eiropas patentu iestāde, Eiropas patentu konvencija. Jā, un nedaudz aizskarot šo teritoriālo ierobežojumu. Es jau pieminēju tātad Latviju. Tad Latvijas patents šeit konkrēti var redzēt tātad Eiropas patentu konvencijas dalību valstis. Te varbūt jau es skrienu jau 5. daļā. Eiropas patents nav tikai Eiropas Savienības dalību valstis. Redziet, ir arī Turcija, Šveice. Jā, tātad valstīs arī tur var iegūt Eiropas patentu. Nu jā, un ierobežots laikā. Tātad ir šie 20 gadi un ne vairāk. Teritoriālais un laika ierobežojums. Kurā brīdī sniegt Latvijas patentu pieteikumu, kurā brīdī sniegt Eiropas patentu pieteikumu vai starptautisko pieteikumu, to mēs skatīsim nākamajā daļā, 4. daļā, kur es runāšu jau par patentēšanās stratēģiju, kādi soļi jāveic. Nu, lūk, tātad patentējums, izgudrojums es jau pieminēju. Tad šeit viņi ir uzskaitīti. Jā, papildus nāk klāt tātad līdz šim zināmu vielu nezināms pielietojums. Jā, second medical use. Tātad jau zināma lieta, bet jūs atrodat, ka viela, jūs atrodat, šī viela vēl darbojas pret to un to, tad jūs to varat patentēt.
Un tad jūs vēl, bet pagaidiet, tieši šī doza ir vislabākā, tad to vēl var patentēt. Tā kā tas lauks ir ļoti, ļoti plašs. Tas nav tikai viena aktīvā viela un viss, un nekas nevar tikt darīts. Tā, es domāju par šo patentējumu izgudrojumu, tas ir aptuveni. Un nekas cits ārpus šī nevar būt. Tātad šis ir tāds noslēgts saraksts. Nekas papildus nevar tikt nāk klāt. Bet kā ir ar ierīcēm? To nezināms pielietojums, to nevar patentēt? Nē. To nevarēs. Bet ja jūs to nevarēs, nevar izdomāt. Nē. Vielas, jā. Algoritmu aprēķiniem. Aprēķiniem reku tūlīt būs. Stāstīšu. Tātad ir arī saraksts, ar ko nevajadzētu nākt uz patentu valdi. Tas ir no likuma. Tātad tur patentu valdē ļoti vienkārši. Likumā tas ir rakstīts. Tātad, ja var to identificēt, tad tas arī ir. Tā, lūk, tātad atklājuma teorijas un matemātiskās metodes. Tātad tur būtu algoritmi, matemātiskās metodes. Bet tur arī ir izņēmumi. Te trūks tāds vārds, kas tikai pielikts pie datoru programmām, kā tādas. Jo es pats nodarbojos tādu lietu kādreiz faziloģika, kas ir matemātiska ideja. Faziloģika. Es viņu nevaru patentēt. Bet, ja es to faziloģiku lietoju, lai man adaptīvi mainītos režīmi darbmašīnā, tad es varu patentēt paņēmienu, kā mainīt darba režīmus mašīnā, izmantojot faziloģiku. Tā kā to var. Tajā brīdī, kad jums algoritms kaut kāds vai matemātiskā formula ir daļa no kaut kāda paņēmiena, kas rada tehnisku efektu, tad tas algoritms tur būs iekšā. Jā. Jā. Algoritms, kā tur aprēķināt no kaut kādiem bioloģiskajiem mērījumiem, aprēķināt kaut kādu gala rezultātu, piemēram, riska rādītāju vai kaut ko tam līdzīgi, un tam apakšā ir algoritms. Jautājums būtu tāds, jo patentēt var ierīce metodi, kurai ir tehnisks efekts. Te būtu jautājums, vai tas algoritms tātad ir marķieris, vai ne? Kā viņš tur darbojas? Laboratorijā nosakāmi vairāki mērījumi. Jā, klik, jā. Es zinu, kurus tie mērījumi ir publiski pieejami, Jā. piemēram, Rezultāti. tajā kaut kādā aprēķinu sistēmā, tiek viņiem pielikt konkrēti svari, un tad iznāk ārā rezultāts, kas pasaka, piemēram, risku uz slimību. Ok, tehnisks efekts. Jā. Kāds iebilstu, tas arī nav, kāds teiktu administratīvs, jo iespējams ārsts, redzot rezultātus, arī varētu pateikt, kas pa problēma ir. Ja tā ir, tur būtu problēma patentēt, jo teiktu, jo te tas administratīvais efekts arī daudzos izgudrojumos, mēs uzlabojam kaut ko reāli cilvēks var izdarīt, vienkārši viņam tas prasīt nenormāli daudz laika. Patentu valdes to skatās, ja to var izdarīt, laiks nav svarīgs, ātrāk vai lēnāk, bet principā jūs esat uztaisījuši administratīvu metodi ar datoru pielietojumu. Tad ir problēmas. Bet, ja šī te jūsu metode šo te darbu izdara precīzāk, tur ir tehnisks efekts, jo jūsu metode kļūdās mazāk. Tā kā tas ir, un te ir svarīgi patentu pieteikumā pareizi uzrakstīt. Ja patentu pieteikumā rakstīsiet, reku man ir metode, reku te ir rezultāti, tad tas rezultāts iet caur algoritmu, un mēs saņemam šādu rezultātu, un tas ir mūsu izgudrojums. Ekspertam var likties, ka patiešām tas ir administratīvs. Bet ja jūs patentu pieteikumu iesakāt rakstīt, sakot, ka
nozarē ir tāda problēma, ka ļoti neprecīzi tiek noteikti šīs diagnozes, plus vēl varbūt dažiem vispār tiek palaistas garām. Jūs izgudrojāt metodi, kas ļauj precīzāk noteikt un konkrētāk. Tātad tur nebūs tā ārsts paskatījās. Tātad tas jau ir kaut kas, tur apakšā ir kaut kas tehnisks. Un tad jūs aprakstat, ņemot to. Jāatcerās gan ar algoritmiem visu šo matemātiku. Nedrīkst būt melnās kastes. Nedrīkst būt melnās kastes. Piemēram, ja jūs izmantojat mašīnu mācīšanos vai vēl kaut ko, jums ir jāapraksta patenta pieteikumā. Pretenzijās nebūs, bet patenta pieteikumā jums ir jāapraksta, kā jūs to mašīnu uztrenējāt. Jo, ja tas nebūs aprakstīts, sanāk tā, patentu valdē ir ļoti daudz ieroču. Jums pret jebkuru jābūt bruņu vēstēji. Jo, ja jūs neaprakstīsiet mašīnu mācīšanā, kā jūs viņu trenējāt, eksperts teiks, tā tad jūsu apraksts nav pilnīgs. Likums saka, ka aprakstam jābūt tik pilnīgam, lai jomas lietpratējs var atkārtot izgudrojumu. Tā kā viņš nezina, kā mašīnu mācīšanās to rīku jūs trenējāt ar kādiem datiem un grupām un cik tām ieejām un cik tām hidden layers un kas tur vēl visu, viņš teiks, nav izpildāms izgudrojums. Kā jūs varat prasīt aizsardzības to, ko neviens nevar saprast, kā izveidot. Tā kā tur atkal tas, bet es teiktu, ir jebkuru, kur izgudrojam, jāskatās tehnisks. Jā? Jā. 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 Lai viņi būtu, tiešām būtu iespēja to novērtēt, tad jābūt atvērts kods, jābūt aprakstīts kāda dataseta, jābūt spēja visu to pārbaudīt, vai tiešām tos, ko es pretendēju, un tā precizitāte tiešām sasniedzama. Vai viņi to dara vispār vai ne? Tik dziļi viņi nelien. Tātad būtu svarīgi saprast, ekspertam svarīgi saprast, vai no tā apraksta šo te izgudrojumu var reproducēt, kā ir aprakstīts. Tad būtu svarīgi iekļaut patenta pieteikumā salīdzinošos rezultātus. Tātad bez jūsu metodas un ar jūsu metodi. Un tie būtu jūsu pierādījumi, kas strādā. Patentu valdei pretī nav ko likt citu. Protams, ja tas nav vispār pret dabas likumiem, ja, tad ja patentu valdē nebūs neko citu likt pret šo te pierādījumu, un nebūs informācija, tad viņi uzticās. Viņi nebūvēs sistēmu, lai pārbaudītu. Nē. Jā, jo redziet, jūs saņemsiet patentu, ja tomēr tur tā nebūs, kā ir īstenībā, arī aizsardzības īsti nebūs. Jo grūti pierādīt, ka kāds kaut ko tādu lieto. Un otrs ir, jebkur trešā puse var apstrīdēt, sakot, tas tā nestrādā. Tie gan būs ieinteresēti pierādījums parādīt, ka tas nestrādā. Tā kā patentu valde neiet tik dziļi iekšā. Viņiem ir svarīgi, lai patentu pieteikumu pretenzijās ir skaidrs izgudrojums, tātad, ko jūs patiešām negribat, lai citi lieto, un šis izgudrojums ir saprotams, kā viņu reproducēt. Tā kā tas būtu tas absolūtais minimums. Tur vēl ir visādi klupšanas akmeņi, bet tas būtu aptuveni tas minimums. Tā, un tad nedrīkst dizainus patentēt. Dizainus patentēt pavisam vienkārši iemeslu dēļ, tam ir cits aizsardzības veids, dizaina parauga reģistrācijas. Attiecīgi, ir dizains, ejiet tur, nenāciet pēc patenta. Tad nepatentē plānus, intelektuālās darbības metodas, kā arī spēļu un uzņēmē darbības noteikumus. Jo tās ir tādas kā abstraktas idejas, plus spēļu noteikumi ir aizsargāti ar autortiesībām, kā apraksts. Intelektuālām darbības metodēm nav nekāda tehniska efektu. Jā, tās ir abstraktas idejas, tāpēc arī, un plāni, jā,
plāni, arhitektu plāni, ja, tie arī īsti nav aizsargājami, bet tur arī ir plāni kā tādi. Jūs, kā lai saka, patentu valdē, piemēram, ja paskatās datubāzē, reģistros, kas tur ir saistībā ar plāniem, es esmu atradis cietuma plānus, Liepājā cietumu būvē, kaut kur būvē. Liepājā, jā. Un Igaunijā ir cietums jaunais. Un abi viņi tā kā advancētie cietumi. Nu, lūk, izrādās Igauni uztaisīja patentu uz to cietumu, tā firma. Tāpat arī Latvijā ir patents uz cietumu. Un tur it kā plāni ir, jā. Kas tur kur atradīsies. Bet tur patentēja to tehnisko, kā būvēt ēku, lai var ar pēc iespējas mazāk personālu joprojām būt lietas kursā, ko tie cietumnieki tur dara. Tāds tehnisks efekts. Ja? Tā kā plāni kā tādi, ka mēs atveram, nē. Bet ja plāni un caur tiem plāniem redzot to konstrukciju, kas dod tehnisku efektu, to gan mēs varam mierīgi patentēt. Tā būs ierīce. Datorprogrammas nav patentējamas. Bet kā tādas. Datorprogramma kā tāda ir teksts, ja, mašīna kods, ko mašīna lasāms kods, mašīna izpilda, tur rakstītās instrukcijas. Bet noteikti, ja ir radusies datorprogramma, viņa risina kaut kādu problēmu, un to risina problēma noteikti ar metodi, ar soļiem, līdz tā problēma tiek atrisināta. Jūs varat patentēt tātad paņēmienu, kurš, protams, praktiskā dzīvē ir realizējams ar datoru palīdzību. Tā kā datorprogrammas kā tādas nē, bet paņēmienus, kuri pēc tam realizējam ar datorprogrammu, jā, to mēs varam patentēt. Un arī, ja pašu datorprogrammu kā tādu patentēt, varētu te nebūt jēgas, jo jūs paņēmienu tad varētu uzrakstīt ar citu datorprogrammu un nebūtu pārkāpums. Ja? Tā kā jūs patentējat paņēmienu. Bet ir jāatcerās, ka tam paņēmienam ir jābūt ar tehnisku efektu. Tehnisku efektu, nevis ar administratīvu efektu, nevis ar ekonomisku efektu, bet tieši ar tehnisku efektu. Datorprogramma lidmašīnas autopilotam, tā tad ir kaut kāds paņēmiens, kas to lidmašīnu vada, lai viņi noturās gaisā, tas būtu patentējams. Ja, pēc tam to realizē datorprogramma, bet ir tehnisks efekts, lidmašīna reāli lido tur, kur vajag. Ja tas ir kaut kāds, es jau pieminēju dažiem, dispečera programma, kas ļauj dispečeram pateikt, kad Londonā, piemēram, migla, un dispečers Rīga, viņam ir tur pilns ar lidmašīnām, un viņš var ar programmu pateikt, no Rīgas tu izlido man 21 minūti vēlāk, ar šādu ātrumu lido pie manis, un tad man patiešām būs brīvs tas gates, kur tu varēsi pildot, jo man tagad te ir pa pilno. Ja? It kā liekas ļoti ērta programma, bet patentu valdes to skatīsies kā uz administratīvu risinājumu. Jo patentu valdes ieskatā, es tagad runāju par Eiropas patentu valdi, patentu valdes ieskatā liekas, dispečers, ļoti prasmīgs dispečers ar pieredzi, varētu to pašu izdarīt. Jūsu datorprogramma tikai automatizē, principā, dispečera smadzenes pārnes sistēmā. Tas tāds administratīvs efekts. Ja jums ir datorprogramma, kas aizsargā datus, šifrē, un kodē un atkodē, tā ir patentējama. Ja tur ir tehnisks efekts, datu drošība ir tehnisks efekts. Tas nav administratīvs. Tā kā tas ir laikam tas, kur aizķerās daudz šīs te izgudrojumi, software izgudrojumi, jeb datori implementējumi izgudrojumi, ka es teiktu, patentu pieteikums sākumā jau vajag ekspertam stāstīt, pieteikumu veidot kā stāstu, ka šeit mēs risinām tehnisku problēmu.
ka neaizrauties ar to, ka tas ir lētāk, ātrāk, bet tīri tehniski, ka tur ir drošība, precizitāte, visi šie tehniskie uzlabojumi. Tad ir lielāka iespēja iegūt patentu. Amerikā ir nedaudz citādāk, ja? Tāpēc arī dažreiz globālāk skatoties uzņēmumi pat zina, ka Eiropā var būt grūti dabūt patentu, bet Amerikā var būt vieglāk, tad mēs tā patējam uz priekšu, sniedzam iekšā. Mēs zinām, ka būs slikts patentu meklējums Eiropā. Tā lieta varbūt neies kā vajag, bet, kad mēs tur tiksim ASV, tur mums ir lielākas iespējas. Dažreiz pat... Bet ātrums ir tehnisks parametrs. Teiksim, kaut vai tu atrisini problēmu, kaut kādu uzdevumu minūtē vai 2 dienās. Jā, bet patentu valdē tas nav. Viņi neuzskata ātrumu. Jo, ja to var izdarīt cilvēks, viņam tikai vajag ilgāk laiku, viņš to var izdarīt ar, rēķinot pats. Nebūs. Ir jābūt tehniskam efektam. Es pieļauju, ka ir kaut kur ātrums kaut kādā nozarē patiešām rada tehnisku efektu. Iespējams, kaut kāda dzīvībai kritiskos gadījumos. Ja? Kaut kāds izgudrojums, kas kaut ko saistīts. Bet tur arī tas ir jāpārliecina patentu valdes eksperts. Šim te ātrumam, ka tas šajā gadījumā nav administratīvs vai ekonomisks efekts, te ir tehnisks. Tad arī tas varētu aiziet. Tā, informācijas sniegšanas paņēmieni. Šodien es vienu no šādiem paņēmieniem izmantoju, stāstot jums par intelektuālu īpašumu, ja, tad es nevaru to patentēt. Es varu aizsargāt ar autortiesībām, iespējams, es esmu kaut ko parakstījis, ka man tās arī vairs te nav, tā kā visādi var būt. Bet patentos tā tad es nemaz nelienu ar šo visu informācijas sniegšanas paņēmienu. Tad vēl ir, nevar patentēt pret sabiedrības kārtību vai morāli patentu izgudrojums, ja, kas nav atbilstoši sabiedrības kārtībai un morālei. Te ir tāds neliels piemērs, tāds izgudrojums, izgudrojums tagad jau tehnisks risinājums, tāda ierīcīta, ja pazūd atslēgas, tad var ļoti labi dabūt ātri vaļā jebkuru atslēgu. Var nopirkt pat AliExpressā laikam, tā kā es nezinu, vai to var atsūtīt pa pastu, bet šāds te izgudrojums. Un jautājums tāds, ja es izgudroju šādu izgudrojumu, vai patentu valde man atteiks, ka tas ir pret sabiedrības kārtību vai morāli. Un patentu valde man neatteiks šajā gadījumā. Jo tas, ka nedaudz ir cilvēku grupa, kas vienmēr visu izmantos ne tiem mērķiem, kam tas sākumā paredzēts. Ja? Jo šī ierīce jau kalpo labiem mērķiem. Jums pazud atslēga, var dabūt vaļā. Ugunsdzēsēji var tikt iekšā daudz duris atvērt, nelaužot. Ja? Tā kā pats tehnisks risinājums kā tāds, izmantojams labiem mērķiem, ir patentējams. Tāpat arī dažādi ieroči, tie arī ir patentējami. Tas, ka viņus izmanto dažādiem ļauniem mērķiem, tas nebūs. Kāds, piemēram, piemērs bija piemērs no Nīderlandes, patents, kur velosipēdam zem sēdekļa tika iebūvēts tāds adatveidīgs lādiņš, un ja velosipēds tiek un sensors pātrinājumi vai kaut kāds tāds žiroskops, es nezinu precīzi, bet principā viņš nosaka to, ritenis brauc, bet saimnieks nav ievadījis PIN kodu. Attiecīgi tas lādiņš izšaujās no sēdekļa. Tāds asums, ja? To mēģināja aizsargāt ar izgudrojumu. To neļāva, ja? Jo tas ir pret morāli, jo it kā nozog velosipēdu, bet tam sodam nevajadzētu būt tādam. Ja? Likums paredz citus sodus. Tā kā
Tur tas viss. Un arī tas pret sabiedrības kārtību vai morāli, tas ir katrā valstī atsevišķi. Ir valstis, kur dažas lietas uzskata ļoti, kad mēs te brīvāk dzīvojam, bet citās valstīs daži izgudrojumi tiešām var likties, nē. Ja? Mums tie kļūst par joku izgudrojumiem, citās valstīs vispār var nonākt cietumā. Lūk, un izgudrojumi cilvēku dzīvnieku ārstēšanas metodas. Tātad cilvēku dzīvnieku ārstēšanas metodes nav patentējamas. Iemesls pavisam vienkārši. Patentu sistēmai nedrīkst patentu sistēma ierobežot slimnīcu darbu. Ārsta praksi drīzāk, ne slimnīcas darbu. Ja? Slimnīca ir biznesa, ārsta praksi. Tātad, lai ārstam nav ierobežojumi veikt jebkādas manipulācijas ar cilvēku. Tāpēc ir šis te noteikums. Lai nav tā, ka cilvēku ieved slimnīcā, viņam saka, sorry, mēs tev kāju neģipsēsim, mums beidzās licence. Ja, lai nav tāds gadījums, tāpēc šis ir ietverts. Šis ir diezgan interesants punkts, jo īpaši, kad patentē medicīnas ierīces. Un vēl jau vairāk, ja patentē, piemēram, skalpeļus. Ir skalpeļi, kur ir arī viņiem tie asmenis ir ar pretestību tur iekšā, un viņi tā kā griežos asinsvadus, tā kā piededzina tos asinsvadus. Un it kā to instrumentu patentē, un tad tu gribi patentēt arī to instrumentu lietošanu. Kad tur viņi ieslēgt vai ne, un kad viņi tur griezt. Un tieši, kad tu ierakstījā metodē, tad, kad tos asinsvadus tur gar asinsvadiem nolaiž, tad tur padot tiek strāvi, tur uzkarsē to asmeni un piededzina. Un tādu metodi patentēt īsti nevar. Ja? Eksperts saka, pagarekus solis ir, kur tu pieskaries cilvēkam. Mēs sakam dzīvniekam, cilvēkam. Tātad to mēs nevaram. Tātad, jebkurš punkts metodas, kas saistīts, piemēram, jūs patentējat kaut kādu sistēmu ar adatu, jūs nedabūsiet patentu, kur adatu iedur cilvēkam. Viss, kas ir pirms, pēc, metode varam aizsargāt, bet tik līdz pieskaramies, tur nevarēsim. Ja? Tieši tāpēc varbūt pat ļoti labi, ka patentu valdes ļoti skatās līdzi, lai nebūtu šādi kāzusi, ka kaut kur izslīd patents, kas aizliedz arī šīs manipulācijas veikt. Bet tā medicīnas ierīcēm tas jau arī nav tik svarīgi. Mēs mēģinām viņus patentēt kā ierīces. Vislabāk ir patentēt ierīci tādu, kāda viņa izskatās plauktā, ka viņu pārdod. Jo tad ir visvieglāk arī pierādīt pārkāpumu. Visvieglāk fiksēt pārkāpumu. Ja? Ja jūs aprakstat patentā to ierīci, kad principā pārkāpums ir tikai tad, ka viņu lieto, tad jūs nevarat aizliegt, ka tās ierīces kaut kur pārvadā, kāds cits konteinerā, kaut kur izliekt pārdošanā, jo tajā brīdī nav pārkāpums. Tā patentu valoda uzliek tādu īpatnēju domāšanu, ja, par to, ko mēs aizsargājam. Jā. Viņiem ir autortiesības uz to vecīti ar to hūti. Viņiem ir preču zīme Monopoly. Viņiem ir neskaitām dizaina paraugu spēļu lauku izklājumu. Viņi strādā un noteikumi ir ar autortiesībām aizsargāt. Un viņiem ir juristi, kas, ja redz kaut kādas spēļu noteikumus, kas uzrakstīti līdzīgi, tāpat iesūdzēs tiesā. Tas ir, izmanto to, ko var, un ļoti agresīva juridiskā kampaņa. Līdzīgi kā Disneyam. Bet patentu viņiem nē. Nav. Jā. Jā, es par tiem pašiem algoritmiem, jo tas Jā. Mēs bieži vien izstrādājam. Jā. Bet būtībā mēs varētu iet to ceļu, ka tā ir medicīnas ierīce kaut kādā ziņā. Jā. Viņa Jā. ir digitalizēta sanāk. Jā. Pirms tā es skatās, Jā. ka var reģistrēt Eiropā, kā tur arī in vitro medicīnas diagnostikas rīkus. Jā. Pa sistēmām vēl sauc viņus. Jā, tās Jā. sistēmas, un tad tālāk iet uz to medicīnas ierīces reģistrāciju. Jā. Jā. Tas
Jā. Sistēma, kur mēs aprakstam, viņa sākumā varbūt pat nedaudz abstrakt ar blokiem, kas tur ir, ko katrs bloks dara, kurā blokā jāievada, kas iznāk, kāds efekts no tā, kas iznāk ārā, tāpas ķēdītē un kāds ir vispārējais efekts. Un tad patentēs sistēmu, un tur būs tās pretenzijas, būs ļoti interesants, būs sistēma, metode, kas tiek realizēta ar to sistēmu, un datorprogramma, kas kas darbina šo sistēmu un metodi. Tā kā tas būtu, tas variants. Nu, lūk, un tad, kad liekas, kad ir pārvarēts šis, tad tas ir tikai pats sākums. Kad liekas, ka ir vispār izgudrojums, tad sākās īstā spēle, jo tad ir jātiek pāri šiem 3 patentspējas kritērijiem. Un, ja aiz viena jūs paklūpat, tad ar to spēle beidzās. Ja, tad nevar tā, 2 ir, 1 nav. Ir jābūt visiem 3. Te ir tas pats, tikai vienkārši te ir pielikti tie A54, 56, tie ir, jā? Jā. Programmatūra nav patentējama, jā, kas ir fakts, bet tad tāds iedziens kā programmatūras licences. Kas ar to nodarbojas, kā ir iespēja? Nu, tas arī ir intelektuālais īpašums. Autortiesības tās ir. Licences ir open source, ir tas neatiecas uz patentēšanu, bet tomēr ir tas juridisks licences par programmatūras licences. Jā. Tā tehniski programmatūras aizsardzības intelektuālo. Licencēšana pat nav aizsardzības veids, tas ir intelektuālā īpašuma komercializācijas veids. Jo jūs dodat licenci, tātad jūs dodat atļauju. Jā. 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 Un licence ir pret kopijām. Tātad licence uz konkrēto kopiju, kas autoram pieder. Ar šiem open sourceiem jābūt uzmanīgiem. Tas ir open, kamēr tā licence patiešām strādā. Ir bijuši gadījumi, kad open source izstrādātājs nopērk Oracles vai vēl kāda cita kompānija, neminēšu šo ierakstu šodien, un tad tas vairs nav open source, un tad sākās visādi interesanti gadījumi. Nu, teiksim, ir izdomājums gadījums, ka izgudrojumā ir patentēta metodoloģija, paņemiens. Jā, paņem. Paņemiena ietvaros tiek lietota programmatūra ar open source, piemēram, MIT tipa licenci, kas darbojas. Un pēc tam kaut kādā brīdī tā licence mainās. Kas notiek tajā brīdī ar patentu? Patents jau paliek tā īpašniekam, kā paliek. Jo patentā mēs nepatentējam programmatūru kā tādu. Mēs patentējam metodi. Ja mainās licences nosacījumi, sanāk, kad ar to kodu nevar darbināt vairs to metodi. Ir jāraksta cits. Vai jāsāk maksāt licences maksu. Jā. Bet pats patents, patentā redz, kurš ir pieteicies, vēlāk tas ir īpašnieks, var rīkoties ar savu patentu kā vēlās. Ja. Patentu valde nē. Tas ir vēl viens cits pavisam stāsts, kas vispār šodien nav ietverts un arī rīt nebūs ietverts, bet varbūt rudenī varam uztaisīt semināru par to, ka ir ļoti liela atšķirība starp patentspējīgu izgudrojumu un izgudrojumu, kuru jūs reāli varat lietot. Jo tas ir divas atšķirīgas lietas. Var sanākt tā, ka jūs iegūstat patentu uz izgudrojumu, kur jūs īstenībā nevarat realizēt,
jo jūsu izgudrojumā ir kaut kāda daļa būtiska, kur nevar mainīt, kas piedara citam kā izgudrojums iepriekš. Un tad ir jāsāk vai nu meklēt cross-licensing, tātad es došu licenci, tu dos, vai jāņem licence. Visbiežāk tas tagad ir uz šiem te standartiem, kuri ir patentēti, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Ja? Bet tas ir atsevišķi tās, tas ir vēl viens tsunami vilnis, kuru es šeit nenesu šodien. Tā, atgriežamies pie patentspējīgiem izgudrojumiem, jo šodien mēs saprotam, kāda objekti ir, kā viņus patentēt, kādu stratēģiju izvēlēties. Un pat pie stratēģijas es varbūt nedaudz pieminēšu šos te dažādos uzbrukumus, kādi iespējami uzbrukumi no jebkura, un kā sistēma ir uztaisīta, lai dažreiz mēs pat nezinātu, kurš mums uzbrūk. Ja? Likumā tas ir ierakstīts. Tā kā, bet tas rītdien par patentēšanās stratēģiju. Nu, lūk, patentspējīgi izgudrojuma kritēriji. Tātad šie te, tie A57 vispārējais, tas nav ceļu zīmes ceļu nosaukumu, vai tas ir artikls, un kurš konkrēti pants ir Eiropas patentu konvencijā. Nu, lūk, visvieglāk ir šo panākt, ka jūsu izgudrojums ir rūpnieciski izmantojams. Šis ir viegli. Ja, tātad izgudrojumu uzskata par rūpniecisku izmantojumu, ja to var izmantot jebkurā tautsaimniecības nozarē. Ko ar to pasaka? Principā, ka jūsu izgudrojums ir reproducējams, atdarināms. Ja? Tātad, ja viņš katru reizi sasniedz to pašu efektu, ka tur nav kaut kāda nenoteiktība tajā izgudrojumā, tad tas ir rūpnieciski izmantojams. Tātad nevar būt tā, ka izgudrojumu realizēt ir kaut kāds mainīgais faktors, kas nav prognozējams un kas var nenostrādāt. Ja kaut kas tāds ir, tad būs problēmas ar rūpniecisko izmantojamību. Šis punkts ļauj atsijāt tos izgudrojumus, piemēram, perpetuum mobile. Joprojām patentu valdē cilvēks sniedz izgudrojums uz mūžīgiem dzinējiem. Ja, tas nekur nav pazudis. Joprojām ir, un tad tiek izmantots šis te punkts. Bet patentu valdes arī attīstās. Un pēdējā laikā, lai neapbežot izgudrotājus, šo punktu vairs neizmanto perpetuum mobile, bet izmanto novitātu un izgudrojumu līmeni. Jo ir tik daudz jau sasniegti tie perpetuum mobile dažādie izgudrojumi, kad no tās visas bāzes, kas jau ir iesniegts, var apstrīdēt ne tikai uz rūpniecisko izmantojamību, bet uz novitātu un izgudrojumu līmeni. Tādā ziņā apstrīdot patentu uz novitātu un izgudrojumu līmeni ir mazāk iespēja patentu valdē, kad viņi saņems pēc tam apelāciju, ka izgudrotājs būs neapmierināts. Jo rūpnieciskais izmantojamība tas tāds dažreiz ļoti slidens arguments pret patentu, tāpēc labāk izmantot novitātu un izgudrojumu līmeni. Nu jā, un protams, arī jau es pieminēju šos te ķirurģiskos terapeitiskos paņēmienus kā tādus. Mazliet saskan arī ar to, ka tas nav izgudrojums. Tātad, ja tam tiek cauri, tad vēl rūpnieciski izmantojams tas nav. Jo ķirurģiskie terapeitiskais paņēmiens, jūs izdomājat, ka psiholoģijas metodi, jūs runājat ar cilvēku un pārliecināt viņam to darīt, ko jūs viņam runājāt. Un jūs laiku viņam runājat, jums ir metode, kā lai pārliecinātu. Un jūs gribat to patentēt, bet tur nebūs rūpnieciskā izmantojamība, jo tas strādās uz vienu cilvēku, nestrādās uz otru. Ja tā metode būtu tāda, ka viņi strādā uz visiem, ja, tad tur vēl būtu interesanti, kā patentu valde tiktu galā. Bet, tā kā ka no cilvēka arī ķirurģiskie paņēmieni, ja, visas operācijas nav vienādas, bet tur principā nedrīkst cilvēku, ka laist tikt. Tur tā kā
nekas var nesanākt. Tas par rūpniecisko izmantojamību. Novitāte. Tātad izgudrojumam jābūt jaunam. Tātad pirms pieteikuma datuma izgudrojums nedrīkst būt izpausts jebkādā veidā. Rakstiski, mutiski, es pat nezinu, kā vēl kaut ko parādīts. Ja? Tātad nedrīkst izpaust, jo viss tā informācija pēc tam var kaitēt izgudrojumu novitātei, var uzskatīt pa novitāti kaitējošu informāciju. Te es tā uzzīmēju, tā abstrakta bilde, ja? Tā tad ir kaut kāds zināmais tehnikas līmenis, jebkurā tehnikas nozarē. Un tad jebkas, kas līdz šim nezināmais, ja, tad tam piemitīs šī te novitāte. Un pirms tā pieteikuma datuma. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas pieteikuma datums. Tātad tas ir tas datums, ka jūs ieliekat kāju durvīs un jūs ne tikai uzsākat šo te pagaidu aizsardzību, gandrīz pagaidu aizsardzību, bet no tā datuma jūs esat droši, kad ko jūs pastāstīsiet, ko konkurenti izdarīs, tas nekaitēs jūsu izgudrojumam vismaz attiecībā pret novitāti. Un otrs, protams, citi nevarēs patentēt līdzīgas lietas. Eksperts skatīsies, saņems vēlāk kādu citu pieteikumu, skatīsies novitāti kaitējošs dokuments, ieraudzīs jūsu dokumentu, un attiecīgi tas var kalpot kā vēlākiem dokumentiem novitāti kaitējošs dokuments. Tāpēc nereti firmas pat ne ar mērķi patentēt, bet tīri, lai patīrītu tirgu, brīvāku lauku padarītu, iesniedz pieteikumus, lai tieši sabeigtu novitāti visiem citiem. Kāpēc viņi to varēja darīt vienkārši publiski, Googlē ielikt un viss? Googlē ieliekot, tur ir atkal jāpierāda, kurā datumā to ieliki. Patentu valdes eksperts Googlē neskatīsies. Ja? Vēl viens faktors, kamēr jūs esat iesniedzis pieteikumu, neviens jau nezina jūsu nodomus, patentēties līdz galam vai nē. Tas vienmēr ir kā drauds citiem, kamēr tas pieteikums tur atrodas un nav apstrīdēts un nav noraidīts. Tikmēr jūs atkal iegūstat strateģiski šo te priekšrocību. Tā kā tas ir tas iemesls, kāpēc iesniegt pieteikumu ir labāk nekā kaut kur publicēties, jo tas veido jums, un vēl papildus finansiālais, tas veido arī uzņēmumu vērtību, jo tas intelektuālais īpašums, ko jūs varat ielikt bilancē. Tur gan ir savi izņēmumi un atkarībā kā kurā valstī, bet tas arī ļoti grūti kādam uzņēmumam sevi saukt par deep tech un vēl kaut ko, ja nav intelektuālā īpašuma objektu. Jā, tad tur principā jebkuram izskatīsies tā, ko mēs varam te izplūkāt, kas mums te varētu, ko mēs paņemsim. Tā kā novitāte un tās izmantošana ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc to darīt. Un paskatīsim tādus piemērus. Šie ir ekstremāli piemēri, absolūti ekstremāli piemēri par novitāti. Šis ir patents, ļoti sens patents. Viņš Lielbritānijā, Vācijā, bet Nīderlandē patents tika noraidīts. Kāpēc Nīderlandē? Tāpēc, ka kompānijas, kas nodarbojas ar kuģu izcelšanu, tās mātes kompānijas vai galvas atrodas Nīderlandē. Attiecīgi, tur tās kompānijas grib brīvu tirgu, jā, apstrīd patentus. Un šeit ir tāds izgudrojums, kur, piemēram, kuģis ir nogrimis, tad kuģim pieliek nolaiž lejā tādu cauruli, caur cauruli palaiž iekšā nogrimušajā kuģī tādas bumbiņas, dobas bumbiņas, un kuģis atgūst savu peldspēju, cik viņš vairs var atgūt, bet vismaz viņu var izcelt ārā, tīri uz tādu principu. Sēns izgudrojums viss. Un Nīderlandē tur bija strīds un apstrīdēja novitāti. Un novitātes apstrīdēšanai pretējā puse. Un pretējā puse izmantos jebkuru iemeslu un līdzekli, lai apstrīdētu. Ja? Izmantoja
49. gada komiksu. Komiksā Donalds Daks ar saviem brālēniem, vai kā viņiem tur vēl bija tas ļoti bagātais tēvocis, ja? Viņi ar viņu jahtu brauca, kaut kur ieskrēja, jahta nogrim un viņiem vajadzēja izcelt. Ja? Un viņi līdzīgi šeit var redzēt tā pati caurule, bumbiņas, ja, bāž, tad tur izcēlās tas kuģis ārā un attiecīgi salaboja un nemaz nezināja, ka viņiem tāds negadījums notika. Un šis dokuments tika lietots kā rekurtehnisks risinājums, jau bija zināms 49. gadā. Attiecīgi šis patents ir noraidāms. Patentu noraidīja. Patents palika spēkā Lielbritānijā, Vācijā, loģiski, jo, ja neiebilst pret patentu Lielbritānijā vai Vācijā, viņš ir spēkā. Ja, tā kā tas nenozīmē, ka automātiski visur patents vairs nav spēkā. Tā kā dažreiz varbūt arī šādi. Vēl viena lieta, iPad, iPhone, tā kā viņi parādījās, jau es aizmirsu, kurā gadā, pirmais iPhones, iPads, noteikti dzirdējāt, ir teica patentu kari starp Apple un Samsung, patentu kari. Un tur ir ļoti tā terminoloģijas lietošana ir ļoti dīvaina, bet arī saprotama, kāpēc mums visiem likās, ka tie patentu kari, tāpēc, kad Amerikā dizaina parauga reģistrācijas sauc citādāk. Amerikā nav dizaina parauga reģistrācija, kā tas ir Latvijā vai Eiropas Savienības dizaina parauga reģistrācija. Viņiem dizaina reģistrācijas sauc design patents, iegūst dizaina patentu. Un šeit bija konkrēti Apple dizaina patenti uz viņu produktiem, Samsungs taisīja līdzīgus, un sākās šī tiesvedība. Un Samsungs mēģināja apstrīdēt iPadu, ka tas nav nekas jauns, tas ir vispār zināma lieta pēc sava dizaina un vispārējā izskata. Un atkal, kā jūs teicu, tad, kad ir tiesvedības, pretējā puse mēģinās atrast jebkādu ieganstu, lai uzvarētu. Samsungs konkrēti izmantoja tādu Visuma Odiseja filmu. Un tajā filmā tur ir tādi tā kā planšetes uz galda. Un Samsungs izmantoja šo video, lai apstrīdētu novitāti iPada. Bet šajā gadījumā šis bija ļoti nesekmīgs mēģinājums, ja, jo Apple dabūja informāciju, ka tajā filmā, tad, kad taisīja to filmu, loģiski tādas tehnoloģijas nebija, un tas, kas izskatās šeit kā planšetes uz galda, ja, tur nolikts, īstenībā tur bija iebūvēti kineskopu televizoru apakšā, lai radītu to efektu. Tad reāli tur nebija tas dizains, kas ir redzams šeit. Ja? Tā kā var censties tur jau, apstrīdēt visādi, bet common sense tomēr parādīs to rezultātu. Tā kā šeit arī nepanāca. Pēc tam bija sots Samsungam. Sots nebija liels, jo sots bija tikai nauda. Sots nebija aizliegums tirgot šos telefonus un planšetes. Ja, un tīri komerciāli atrasties ASV tirgū ir daudz vērtīgāk un tirgot pārcenots produkts nekā neļaut, netirgot. Ja? Tāpēc tas sots tur bija miljardi, bet tas viņiem ražošanas izmaksas. Izgudrojuma līmenis. Paldies! Upurējāt savus. Novitāte ir? Jā. Jautājums par izgudrojumu līmeni.
novitāte ir, jo nekur citur mēs nevaram atrast tādu dokumentu, kas to... Jā, un kā tā novitāte ir, eksperts tāda pretstat dokumentus. Un dokumentos, ja viss sakrīt ar jau zināmiem dokumentiem, tad novitātes nav. Ja kaut kas nesakrīt, tad jāskatās tālāk. Novitāte ir, bet vai tas, kas nesakrīt, ir pietiekami advancēts, lai būtu izgudrojuma līmeņa cienīgs. Nu, lūk, un šī ļoti pelēka zona, un šeit, principā, viss ir atkarīgs no tā, kā jūs uzrakstat patentu pieteikumu. Jums jau jāpadomā tā kritiski, ko eksperts varētu iebilst. Jūs pieteikumā jau iekļaujat teikumus, kas būtu nepieciešami jums, lai atspēkot eksperta iespējams rakstīto pret izgudrojumu līmeni. Bet tas arī, tā ir pirmā aizsardzība. Otrā, protams, ir tas, ka jūs, tā kā eksperts apstrīd izgudrojumu līmeni, jūs atbildat, mēģinot pārliecināt ekspertu, ka tomēr tur ir izgudrojuma līmenis. Un tur arī visādi triki ir. Sākumā tie ir triki patentu pilnvarniekiem, pēc tam jau patentvalde saprot, ka tie ir triki, tad jau atkal kaut kas jauns jādomā. Un tā attīstās tā prakse darbam ar patentvaldi. Nu, lūk, un ko tad izgudrojuma līmenis nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš redz, ka tur kaut kas jauns ir, vai patiešām tas jaunais ir kaut kas neacīm redzams. Neacīm redzams risinājums. Un tad mēs varētu ļoti ilgi diskutēt, kas ir acīm redzams, kas nav acīm redzams, un kāpēc vispār ar acīm tas ir jāskatās, un vēl kaut kas, varētu visu kaut ko izdomāt. Lai tā nebūtu, piemēram, Eiropas patentu konvencijā izgudrojuma līmenis ir ierakstīts, un tad ir zem Eiropas patentu konvencijas ir ekspertīzes vadlīnijas, un ekspertīzes vadlīnijas ietver algoritmu, metodi, kā mēs izvērtēsim izgudrojuma līmenī. Un tagad mēs pāris minūtēs mēģināsim izdarīt to, ko patentu pilnvarniekiem māca ilgi. Ja? Tas nāk ar praksi. Bet vismaz mēģināsim. Tātad izgudrojuma līmeni apraksta algoritms. Tātad tas nozīmē to, ka, ja mums ir izgudrojums, eksperts izgudrojumu analizējot, atrod kaut kādu līdzīgu dokumentu. Tātad tas līdzīgais dokuments būs tuvākais zināmā tehnika līmeņa dokuments. Pēc tam, redzot, kas izgudrojumā ir tāds, kas nav tajā zināmajā dokumentā, uz to nezināmo eksperts definē, kādu tehnisko problēmu atrisina šis te izgudrojums. Un pēc tam trešais punkts ir eksperts sāk domāt, vai, ja jomas lietpratējam, un jomas lietpratējs nezina izgudrojumu, viņš zina tikai zināmā tehnikas līmeņa dokumentu, bet jomas lietpratējiem pasaka, atrisina man tagad to problēmu, kas man ir. Un ja lietpratējs acīm redzami, zinot vēl citus dokumentus, nonāks pie tāda paša risinājuma, kā jūs izgudrojums. Tātad, lietpratējs nonāca acīm redzamā veidā, risinot šo te problēmu līdz jūsu izgudrojumam. Tātad, tur izgudrojuma līmeņa nav. Un tad, kad notiek šie strīdi, ir izgudrojuma līmenis vai nav, vienmēr nē, tas var būt tā kā jau pārspīlēti, un praksē varbūt ne tik bieži, bet tīri teorijā patentu valdes, arī apelācijas padomas, ja pēc tam strīds aiziet augstāk. Patentu pilnvarnieki savā starpā. Vienmēr ir šis jautājums, kaut kāds jomas lietpratējs, kas tas tāds vispār ir jomas lietpratējs? Jo tā ir tā persona, ar kuras acīm reāli analizē tos te izgudrojumus. Un ja atver likumu, Latvijas patentu likumu, Eiropas patentu konvenciju, tur nav rakstīts jomas lietpratēja definīcija, tur rakstīts jomas lietpratējs.
Un kur to vispār var atrast? Kas ir jomas lietpratējs? Ir ekspertīzes vadlīnijās, Eiropas patentu konvencijas, piemēram, ekspertīzes vadlīnijās. Tur ir definēts, bet arī tā definīcija ir tāda ieteikuma formā, jo šo te definīciju pavada ļoti daudz dažādu gadījumu prakses, ja, kaut kādas iebildumu procedūras, apraksts, kaut kāda prakses dažādas, jo visādi var būt. Bet tā definīcija ir tāda, ka tas ir principā kvalificēts praktiķis attiecīgajā tehnoloģijas jomā, kuram ir vidējas zināšanas un prasmes, vidēji kvalificēts speciālists. Ja? Tad tas nav advancēts zinātnieks. Ja? Parasti patentu pasaulē mums arī ir memes dažādas, un tad mums viena no memēm ir tāda, ka tad, kad tu strīdies ar patentu valdi, tad no tavas puses lietpratējs ir Simpsonu Homērs, ja? Bet, ja es gribu apstrīdēt kādu citu patentu, tad man jomas lietpratējs ir Marija Kirī. Ja? Tā kā tas arī tā ļoti skuru pusi kās. Un pirms es gribu šo te izgudrojumu līmeni apskatīt caur vienu piemēru, bet es gribu turpināt ar šo jomas lietpratēju tēmu. Tātad, vai jomas lietpratējs var būt mākslīgais intelekts? Tātad ir bijuši mēģinājumi, kur ir mēģināts apstrīdēt patentu, izmantojot mākslīgo intelektu. Jo no vienas puses mākslīgais intelekts ir ļoti efektīvs instruments, jo jūs noteikti zinat, ir tāda lieta kā TRIZ, teorija решений изобретательских задач, tur ir noteikti principi, un ja mēs tos principus ienesam visus mākslīgajā intelektā, kā instrukcijas, un pasakam, kādu problēmu vajag atrisināt, mēs diezgan daudz iterācijas varam dabūt risinājumus. Ja? Un to arī mēģināja, un vēl mēģināja interpretēt terminus pretenzijās ar mākslīgo intelektu, bet tas viss nonāca līdz EPO apelācijai. Tas nozīmē, bija strīds, sākumā iebildums, tad tur viss izkāvās tur, tad kādam nepatika, gāja augstāk instance, apelācija, strīdējās. Un tātad jautājums bija, ja, vai šo te mākslīgā intelekta rīkus var izmantot. Un te konkrēti tehnisko terminu skaidrošanai pretenzijās, bet tas ir tas viszemākais līmenis. Ja? Tas ir pretenzijās rakstīts viens vārds, un kā lietpratējs varētu šo vārdu interpretēt. Ja? Un apelācijas padome teica, ka nē, mākslīgais intelekts nav izmantojams, jo kas ir svarīgi, kad mēs izmantojam mākslīgo intelektu, ceļš patentos, ceļš vēl argumentējot pret kādu citu patentu, ir tas, kad mums ir svarīgi datumi. Tātad, ja apstrīd patentu, tad viņu apstrīd ar lietpratēja acīm un zināšanām, kādas viņam varētu būt bijušas tajā dienā, kad iesniedz patentu pieteikumu. Mēs nevaram pretstatīt lietpratēju patentam ar šodienas acīm, ar šodienas redzējumu. Jo viņš jau šodien daudz vairāk zina daudz ko. Mēs varam tikai to, kas tajā pieteikuma datuma brīdī, kāds tas lietpratējs bija. Un mākslīgam intelektam, cik es saprotu, nav šlaik tāda nodalījuma, ka informācija tikai līdz kaut kādam datumam vai kaut kur. Ir kaut kas kaut kur saka, jā, mums tikai tur līdz kaut kādam datumam, bet patentiem vajag precīzi līdz tādam pieteikuma datumam. Iespējams, ka tādus rīkus uztaisīs, jo nozare ir ļoti, kā saka, finansiāli ietilpīga patentu nozara, ka varbūt arī tādas izveidos, bet te būs jautājums, vai patiešām mākslīgais intelekts ir izmantojams, jo tas ir vairāk nekā kaut kāds vidējais speciālists. Tas ir ļoti advancēts.
Jā, un tā ir fikcija. Lietpratējs ir fikcija. Tas nav ne robots, ne cilvēks. Tas ir kaut kāda vide, matērija. Ja, tāpēc arī jums lietpratējs varbūt kā mākslīgais intelekts. Nav jābūt personai. Pamēģināsim šo te problēmu risinājumu pieeju iziet ar vienu piemēru, konkrētu piemēru. Pieņemsim tā. Mūsu izgudrojums ir riteņbraucēja ķivere, kur ir adaptīvi vadāma. Tātad, ko nozīmē adaptīvi vadāma? Varbūt nav adaptīvi vadāma, vienkārši vadāma. Tātad ir ķivere, kurai kur atverās lūkas ar motoriņu. Tur atverās, aizvarās. Tātad, tad, kad vajag izrāvienu vai ātrumu, aerodinamiku, ķivere ir aizvērusies, var braukt. Bet, protams, cik ilgi tā brauks, tādā režīmā galva uzkarsīs, vajag atvērt, uztaisīt lūkas, kas ļauj arī dzesēt galvu. Un to visu vada ar telefonu. Vai kādu citu slēdzīti, tas nav būtiski. Būtiski ir tā ķivere, kurā ir iebūvēts tie motoriņi, kas atver un aizver lūkas. Tehniskais efekts var iegūt labu pludlīniju, kad vajag izrāvienam, tajā pašā laikā kaut kādā brīdī var šo te ventilāciju dabūt. Ekspertam atnāk šāds izgudrojums. Eksperts analizē izgudrojumu. Tātad viņš saprot, tas ir saistīts ar sportu. Tātad man jāskatās, kas ir sporta riteņbraucēja ķiverēm. Un eksperts atrod tādu te ķiveri. Jo primāri sportā ir svarīgi šīs te pludlīnijas. Tātad tas ir zināmais tehnikas līmenis. Eksperts tātad, un nākamais solis, ka viņš atrod to zināmo tehnikas līmeni, to ķiveri ar pludlīnijām labām, viņam ir jānosaka šī tehniskā problēma, kādu risina izgudrojums. Izgudrojums tātad šis te. Ja? Pludlīnijas ir, kad aizvarās. Te arī ir pludlīnijas. Tātad nezināmais, ko eksperts nevar atrast, kad atverās kā lūkas. Tātad, bet lūkas ir viens no tehniskiem risinājumiem. Efekts ir ventilācija labāk galvas. Tātad, kad nepieciešams. Tātad, kādu problēmu atrisina? Tātad atrisina gan ventilāciju labu nodrošina, gan ļoti laba pludlīnija, kas ļauj veikt šo izrāvienus un tam līdzīgi. Tātad, kur ir tātad tehniskā problēma, tātad, ko risina objekts, ir nodrošina šo te galvas ventilāciju, ja, gan arī šo te optimālo aerodinamiku. Un tad eksperts meklē citos zināmā tehnikas līmeņa dokumentos, kādus risinājumus lietpratējs izmantotu, lai risinātu šo te problēmu, galvas ventilāciju un optimālu aerodinamiku. Lietpratējs, zinot, ka sportā ir šādas te ķiveres, skatīs citas ķiveres, kur ir ventilācija, un mēģinās šo te ventilācijas risinājumus ielikt šajā te ķiverē. Un visticamākais, acīm redzamākais gala rezultāts būs šāda ķivere, risinot šo te problēmu, sākot no šāda zināmā tehnikas līmeņa objekta. Sākot no šāda zināmā tehnikas līmeņa objekta un zinot, ka tehnikā vēl ir šāda objekta ar ventilācijām, nav kaut kādas pazīmes, kā lietpratējs acīm redzam nonāks pie šāda te risinājuma. Tātad šim te risinājumam ir šis te izgudrojuma līmenis. Tāda tā loģika ir. Varam kaut vai to somu, kas mums tur ir ielikta durvīs, pieņemam, ka tas ir jaunais izgudrojums. Tātad tas, es nezinu, kā to izgudrojumu pat nosaukt, bet principā tas ir durvju tāds
turētājs kaut kādā pozīcijā, ja? Un zināmais tehnikas līmenis būs durvis kā tādas, un problēma, ko risina, turēt durvis noteiktā atvērumā, un visticamāk eksperts pretstatīs un atradīs kaut kādus visādus citus risinājumus, ko pielikt pie durvīm un nodrošināt to atveri. Un tas būs acīm redzams risinājums. Ielikt somu, tas nebūs acīm redzami. Tas ir radoši, ja, vai kā. Bet patentu valodā tas būtu neacīm redzams risinājums. Tātad tur ir izgudrojuma līmenis. Ja, tāda ir tas domu gājiens ekspertam. Mēs, kā patentu pilnvarnieki, ko mēs cenšamies darīt, arī tas ļoti labi palīdz, ir tas, ka, piemēram, eksperts atrod zināmo tehnikas līmeņa dokumentu, tad viņš tur pretstata vēl kaut kādus dokumentus, un no tiem visiem, ko vēl viņš tur kombinē, viņš apstrīd to acīm redzamību. Saka, ka tur nav izgudrojuma līmenis. Un tad ir ļoti būtiski tajos viņa pretstatītajos dokumentos lasīt un atrast kādu sadaļu kādā no tiem dokumentiem, kas piedāvā risinājumu uz to problēmu, un tas risinājums nav tāds kā jūsējais. Un tad jūs ekspertam norādat, ka pagaidiet, ja lietpratējs lietos tos jūsu dokumentus, kurus jūs mums te pretstatat, tad kur ir lietpratējs tiks aizies pavisam citu ceļu risinājumu. Un tas ir ļoti labi. Un ja tādu argumentu, tādu paragrāfu mēs varam atrast, mēs varam argumentēt, ka jā, problēma tiks atrisināt, bet redziet, tā problēma tiks atrisināt visam citādākā veidā. Nevis tā kā jūs esat izdomājuši, jo tieši kā jūs izdomājat, tas ir mūsu izgudrojums, bet te nav īsti tā rakstīts tik tieši, cik tajā paragrāfā. Tā kā tas viss, tas argumentācija par pret izgudrojumu līmeni ļoti atkarīgi no tā, kā mēs izveidojam šo tā argumentāciju. Un kā mēs izmantojam iepriekšējo praksi. Tas nozīmē iepriekšējo iebildumu lēmumus, iepriekšējās apelācijas lēmumus. Ja, tā kā, tas ir ļoti būtiski. Tā, un tas par izgudrojumu patentiem. Ja, tad atkal tas pats kopsavilkums, ko jau iepriekš rādīju. Un, ja mēs ejam tālāk uz liederīgā modeļa reģistrācijām, tad gandrīz kā ar patentiem tikai dažas lietas iztrūkst. Tā ir tāda īpatnēja reģistrācijas forma. Viņas arī sauc par mazajiem patentiem. Tā ir reģistrācijas forma dažās valstīs, tātad, kas ļauj aizsargāt tehniskos izgudrojumus. Bet, redziet, aizsargāt var tikai ierīci. Izgudrojums var arī neatbilst šiem patentspējas kritērijiem, jo liederīgo modeļu reģistrācijas sistēma ir sistēma, kur mēs aprakstam savu ierīci, apraksts, pretenzijas, zīmējam viss kā parastā patentu pieteikumā. Iesniedzam, bet patentu valde neveic ekspertīzi pēc būtības. Patentu valde neskatās datubāzēs, ir novitāte, nav, vai neanalizē izgudrojumu līmeni. Ja? Dažreiz gan paskatās rūpniecisku izmantojamību, lai tur pilnīgs perpetuum mobile atkal, lai nebūtu. Ja? Un tas arī viss. Un reģistrācija parasti no pieteikuma brīža līdz reģistrācijai tie pāris mēneši. Un te jūs, kā kurā valstī, šī te reģistrācija ir spēkā 10 līdz 15 gadus. Tāda sistēma. Šī sistēma ir ļoti izdevīga. Valstīs, tā grūti teikt, dažas valsts to izmanto, jo tā ir vieglāk šai valstī veidot šo te reģistru. Bet otrs ir tas, kad valsts grib piedāvāt šo te vieglo reģistrācijas veidu un visus šos te
strīdus par novitāti, izgudrojumu līmeni atstāt sabiedrības ziņā. Tātad, ja ir pārkāpums, tad liederīgā modeļa reģistrācijas īpašnieks ies uz tiesu, teiks, ka viņi pārkāp viņa reģistrāciju, tad pretējā puse teiks, ka tur nav novitātes, tad tiesā tiks veikt šī novitātes ekspertīze, izgudrojuma līmeņa, un tikai tad, kad tur ir viss skaidrs par šo te reģistrācijas atbilstību, tad notiek šī pārkāpuma izskatīšana. Bet tā galvenā doma, ka tā ļoti ātri mēs dabūnam aizsardzību, un mums pašiem ir atkarīgs, cik mēs esam pārliecināti, cik tā aizsardzība ir stipra. Un tāpēc arī tas aizsardzības termiņš ir tāds maziņš, 10-15 gadi, un ne vairāk. Jo, ja grib vairāk, tad jāizmanto patenta aizsardzība. Ar patentiem vidēji, ja tā rēķina, neviens reti, kurš uztur 20 gadus. Tā ir kādi 10%, varbūt uztur 20%. Parasti patents ir spēkā, vidējais patenta dzīves ilgums ir 7 gadi. Tā kā liederīgā modeļa reģistrācija, jo īpaši nozarēs, kas strauji attīstās un jums pašiem var nebūt aktuāli pēc 10 gadiem, var izmantot šo te procesu. Šeit ir valstis, kurās ir šāda sistēma. Ja? Šeit nav visas valstis. Tur bija vēl visādas, kuras man bija grūti kartē saprast, kur viņas ir, tāpēc es vienkārši izdzēsu. Tā kā tur vēl vajadzēja būt dažām valstīm. Tuvākie mums ir igauņi, viņiem ir gan patenti, gan liederīgo modeļu reģistrācijas. Tādās lielās valstīs kā Vācija, Francija arī ir iespējama šī liederīgo modeļu reģistrācija. Ķīnā ļoti populāra. Tur viņi cep augšā ļoti daudz liederīgā modeļa reģistrācijas. Jo man liekas, ja tagad iet patentu datubāzē, SPACENET, kas ir Eiropas uzturētā patentu datubāze, un ierakstīt jebkādu terminu, ko meklēt, tur pirmie izleks ķīniešu patenti vai visticamāk liederīgo modeļu reģistrācijas. Ja? Tā kā tur ļoti, ļoti daudz. Tā, mums ir jāuztais pauzīte, bet, lai es apstiprinātu teikto minūti pirms pauzītes, es vienkārši ieiešu SPACENET datubāzē. Tātad tā ir Eiropas datubāze. Kādreiz viņa bija tāda ļoti, kā bija, tā bija. Bet tagad ļoti advancēta. Ierakstīsim kaut kādu tehnisko terminu. Mums ir pa durvīm un somām. Door bag. Okay, door bag. Tā, kas mums te ir? Te pat izskatās, ka neapstiprinās mani vārdi par Ķīnu, vai ne? Te ir Volvo. Tā, bet ierakstā varbūt, kas tāds advancētāks, kāda tehnoloģija tagad? Kādi ir piemēri? F. Tas var būt jebkas. Paņemam varbūt. Rekur ir, es paņēmu tādu vienkāršāku kādu nosaukumu no mājsaimniecības. Tad otrais, U nozīmē utility, tas nozīmē Ķīnas liederīgā modeļa reģistrācija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vienādi sakot, ļoti daudz. Bet ir labi, viss ir tajā, kad, piemēram, ja jums arī kaut kāds Ķīnas patents vai liederīgā modeļa reģistrācija, šis ir Ķīnas patentu pieteikuma publikācija interesē, tad jūs viņu varat dabūt arī nevis original dokumentu, bet apraksts, pirmkārt apraksts mašīnu tulkojums ļoti labs, lielās valodas Ķīna, angļu, un jūs arī viņu varat lejupielādēt kā
kā dokumentu pēc tam lietot. Tā kā, jā, ķīnieši ļoti aktīvi darbojās patentos.